Čau, te Mārtiņš. Šajā video es pastāstīšu, kā darbojās šī lietotne, kā ar to darboties, kā mācīties, kā notiek mācības. Tātad es esmu šajā lapā, es iešu uz to lietotni, izmantot var arī citas pieteikšanās vietas. Ja? Es aizjām uz to lietotni, man atvērsies sākuma lapa. Es varu reģistrēties ar Facebook, ja es esmu reģistrējies, var ienākt. Vai es varu ienākt ar reģistrēties ar e-pastu. Es aiziešu uz e-pastu, tātad es uzrakstīšu savu vienkārši martins.b, e-pastu uzrakstīšu testa ievadīšu parolīti, tātad jūs ievadat paroli, ja. Es pēc tam šo te izdzēsīšu. Es redzu, ka var redzēt paroli. Tā, un es reģistrējos. Es nonāku lietotnē. Saglabāt paroli nesaglabāšu. Tad saglabājot paroli vienmēr, tad uzreiz automātiski tiksiet lietotnē. Ko es redzu lietotnē? Lietotnē es redzu tātad aktīvos vai nu bezmaksas vai maksas projektus. Mēs pasīsimies, kas notiekās bezmaksas projektā. Bet, ja jūs gribat pirkt, ja tu gribi pirkt maksas projektu, tev ir izvēle, no kuriem izvēlēties. Piemēram, es paņēmu pirmo 11,49, 6 maksāja, 6 maksājumos. Ja es šo te paņemu, man atverās norēķina lapa. Norēķina lapā ir ļoti vienkārši viss. Ja jūs esat kaut kur maksājuši ar karti, jūs redzat, tagad te ir angliski viss, ja? Nu, šī norēķina lapa tiek izmantot pasaulē populārākais norēķinu no šīs te, apakšā rakstīts Stripe, tad norēķina šī te tas norēķinu vietne Stripe, rakstīts 6 dienas bez maksas. Tātad visiem ir bezmaksas dienas. Tie, kas paņem šos te maksājumos sadalītos. Tālāk es ievadu savu kartes informāciju, man ir saglabāta, piemēram, tas ir automātiskā ievadīt, ja? Es ievadu kartes informāciju, ievadu CVC kodiņu, nerādīšu, protams, CVC kodu, un es ievadīju to CVC kodu, es šeit varētu uzreiz spiest šo te start trial. Ja? Man viņš liek ievadīt šo te kodu. Un viss. Un jums sāktos 5 dienu bezmaksas izmēģinājums. Pēc 5 dienu bezmaksas, es atgriežos atpakaļ. Pēc 5 dienu bezmaksas izmēģinājuma, tikai tad tiktu noņemta nauda, tāpēc jūs varat 5 dienas izmēģināt, un ja jums kaut kas nepatīk, varat atteikties. Bet šeit apstīsimies, kā tad strādā iekšā programma. Tieši tāpat arī strādā maksas programma, tāpēc es šeit pamēģināšu, jūs arī varat pamēģināt, būs arī citas maksas programmas, pamēģināšu šo te, kur ir vienkārši īsts kursiņš, kā strādāt mājās bez maksas, 1 dienas kursiņš. Izskatās tā. Tā kā lekcijās informācija bieži vien ir padaudz, ir arī kāds video vai kaut kas tam līdzīgs, ir baigi smuki sakārtots viss tādā, šitas ir īpaši daudz. Šitas, tāpēc, ka tur ir 10 padomu, tāpēc redzat īpaši daudz, tas tik daudz normāli lekcijās nav. Bet tāpat viss ir ērti, smuki pārskatāmi, šitik vienkārši sakārtots. Ja? Kur tā ērtība viena no lielākajām ir, tad, kad jūs lasat, jūs atverat vaļā šo te un aizarat ciet. Atverat, aizarat. Un atverat, aiziet, izlasat konkrēto, ja jūs varat šo te atnākt un izlasīt. Ja. Šeit kāds garāks ir arī tekstiņš. Kaut kur bija starp šiem te arī viens video, jo es te liku kaut ko garāku arī iekšā. Tātad šādi ērti pārskatāms viss ir ļoti vienkārši lasāmas šīs te lekcijas. Kas ir svarīgi lekcijās? Kā jūs redzat, lekcijās apakšā šī jautājuma sadaļa īpaši svarīga jums nav. Tur ir pa maksājumiem, kā to veikt. Svarīgas sadaļas ir lekcija arhīvs. Lekcija arhīvā jūs varat piekļūt pie visām savām lekcijām, kas jums ir nopirktas vēsturē, kas jums ir bijušas, un tās paliek jūsu īpašumā. Šeit ļoti ērti pārskatāms, nav nekāda PDF, nav nekas tam līdzīgs, nav nekāda e-pasti, viss vienā vietā smuki stāv. Caur saziņu jūs varat uzsākt sarunu. Es uzrakstīšu vienkārši čau. Čau, ja, jūs uzsākt sarunu. Un tālāk, piemēram, šeit es uzzinu, tādā veidā es sazinos ar treneri. Treneris, ja, atbild man. Tad ejot tālāk,
Es redzu, ka man izlec pie saziņas, ka man ir jauna ziņa, protams, es ieju iekšā un izlasu šo ziņu. Un es redzu savu sarunu, mans jautājums atbilde, un atkal es varu rakstīt savu jautājumu. Es šādi te varu sarakstīties ar treneru, restīvi ar mani. Zem mans profils es redzu, varu nomainīt, kad es gribu saņemt paziņojumus. Lielākoties visu maksājumu vēsturi redzēt. Kas ir tāds būtiskākais? Tātad tu saņem ikdienā lekcijas, ir arī video iekšā šajā te visā iekļauti, gan lekcijas, gan video, gan attēli, šādi te ļoti smuki pārskatām ir atverami viss un tam līdzīgi, piemēram, ja ir video, mēs varam palaist video uzreiz turpatām. Atsevišķi nav jāiet, jāver vaļā, mums turpatām arī skan tas video. Pagriežam skaļāk, te kaut kāds skaņu nogriezt nost. Jā, tad video turpat apstādinam, varam aizvērt ciet. Jā, ļoti, ļoti ērti visu pārskatām ir. Svarīgākais ir tas, ka katras lekcijas beigās, piemēram, ir jautājums. Es uzrakstīšu atbildi, piemēram. Tests, jā, šo te uzdevumu uzrakstīšu atbildi tests. Un tad, kad es nospiežu izpildīts, es esmu pabeidzis lekciju. Lekcija pabeigtā būs arhīvā, bet kas ir interesantākais, ja tu neizpildi šo te lekciju konkrētajā dienā, tas nozīmē, ka tā lekcija arī rādīsies tev nākamajā dienā. Ja tu izpildi šo te lekciju konkrētajā dienā, nākamajā dienā tu saņemsi nākamo lekciju. Tādā veidā tu diktē savu ātrumu, un tādā veidā pat pie lielas aizņemtības tu nenokavē neko. Tātad tu esi visu laiku kopā un strādā. Kas vēl ir? Tad, kad tu atbildi šiem uzdevumiem, kāpēc tādi uzdevumi ir ielikti? Uzdevumi ir ielikti, lai tad būs uzdevumi gan tādi, ko darīt ikdienā, ja, ko trenēt ikdienā, bet šie uzdevumi bieži vien ir tādi, šie te ikdienas uzdevumi, kur ir jāatbild vienkārši, lai tevi vairāk, lai tu, jo redz, tad, kad tu uzraksti uz papīra kaut ko, tas ir tā, ka tas ir krietni vairāk nekā tu pasaki pie sevis domās vai nodomā. Tad, kad tev uz papīra jāizliek savas lietas, tu daudz labāk mācies, daudz labāk īstenībā arī saproti sevi, savas nianses, savas vajadzības, ja, un tā tālāk. Katru dienu tu saņem atgādinājumu par šo te projektu. Arī tad, ja tu neesi izlasījis lekciju, tad tu saņem atgādinājumu par neizlasītu lekciju. Šeit es izspiedīšu izpildīts, tad man rādās tāda, piemēram, tāda diena, kas es visu izdarījis. Es aizēju uz sākumā es redzu atkal šīs iespējas iepirkties. Bet lekciju arhīvā es redzu tātad šo te, ko es tikko lasīju. Tas pats man izglabājas lekciju arhīvā un atbildi arī uz mani jautājumu. Es varu vēlāk apskatīties, ko es esmu atbildējis. Ja es gribu šo aplikāciju saglabāt sev uz ekrānu, es nospiežu, piemēram, Android telefonam, iPhone telefonam ir te lejā, lejas šeit ir tāds share poga, tāds kvadrātniņš ar bultiņu. Tur ir jāizvēlās add to home screen. Androidam ir jānospiež izvēle un pievienot sākuma ekrānam. Pievienot sākuma ekrānam parādās šāda te ziņa. Viņš kādu laiku to, protams, darīs, kā jau viss. Var nosaukt, kā gribās. Sastāšu MBN, īsāku nosaukumu, MBN, un pievienot. Viņš ir pievienojas sākuma ekrānam. Man sākuma ekrānā, šeit arī ir MBN. Jūs atkal var atvērt viņu šeit pat vaļā. Tālūk, tik vienkārši strādā šī aplikācija, viņa tiešām uztaisīta jauna, smuka un domājot par lietotāju.